Labdien visiem! Es domāju, ka mēs vēl kādu minūti pagaidīsim, lai sarodās visi reģistrētie dalībnieki, kam interesē šī informācija. Un tad pēc kādas minūtes, divām, sāksim informatīvo semināru. Labdien visiem, kas pieslēgušies! Sāksim tad mūsu Zīles informatīvo semināru, lai uzzinātu par aktuālo šajā te uzņēmējdarbības atbalsta programmā. Es esmu Justīna Krastiņa. Es pārstāvu Valmieras attīstības aģentūru, esmu biznesa atbalsta projektu vadītāja, un es esmu tas cilvēks, ar ko jums nāksies komunicēt gan Zīles pieteikumu iesniegšanas laikā, gan arī vēlāk īstenojot projektu. Respektīvi, es esmu kontaktpersona visos ar Zīles saistītos jautājumos. Tad šodienas plānā mums ir apmēram 1 stundu ilgs informatīvais seminārs. Pirmajā daļā būs prezentācija, kas ietver visu aktuālo informāciju, un droši šīs prezentācijas laikā varat rakstīt jautājumus gan šeit pat Zoom chatā, gan arī tie, kas nav pieslēgšies Zoomam, bet skatās mūsu Facebook. Droši varat sūtīt uz e-pastu man jautājumus, lai šiem jautājumiem varu atbildēt pēc prezentācijas. Tātad, kā jau minēju, mūs redz Facebookā gan aģentūras, gan arī pašvaldības kontos, un tiem, kad bija reģistrējušies, tiem bija piekļuvi Zoom platformai šim semināram. Par tehniskām lietām tie, kas varbūt vēl nav, manuprāt, visi, bet ja nu gadījumā kāds vēl nav izslēdzis mikrofonu, tad lūkšu to šobrīd izslēgt, lai mums netraucētu kādi fona trokšņi. Bet, ja būs vēlme izteikties, tad es noteikti došu iespēju šī semināra otrā daļā. Nu tad sāksim par uzņēmējdarbības atbalsta programmu Zīle. Tad šī te atbalsta programma tiek īstenot jau 7. gadu. Šo programmu finansē Valmieras novada pašvaldība uzņēmējdarbības attīstībai, un programmu administrē un uzrauga mēs Valmieras attīstības aģentūra. Tad principā tādēļ arī es sākumā teicu, ka visa šī komunikācija un dažādi jautājumi, visos šos jautājumus jāvēršās ir pie manis. Ir iespēja, ja arī pēc šī semināra jums ir kādi jautājumi, kuriem nesat raduši atbildes, vai lasot visu pieejamo informāciju, nav izdevies atrast sev interesējošo atbildi, vai arī tīri ir nepieciešama kāda konsultācija, sazinoties ar mani, tad var arī pieteikties uz individuālu konsultāciju vēlāk. Jā, ir 2 apakšprogrammas, Zīle attīstībai un Zīle startam. Zinu, ka
šogad interesējās par šo programmu, un arī šim semināram ir pieteikušies uzņēmumi, kas iepriekš jau ir startējuši Zīlē. Tad pamanāt, ka ir neliela izmaiņa. Šī lielā granta programma vairs nav Zīle inovācijām, bet ir pārsaukta par Zīle attīstībai, jo tas labāk un plašāk parāda to šī brīža situāciju, kā arī mēs ar šo programmas paplašināšanu vēlamies sniegt iespēju arvien vairāk un vairāk plašākam uzņēmumu klāstam piesaistīt šo finansējumu. Atzīmēšu, ka vērtēšanas kritēriji paliek uz inovāciju attīstību balstīti, līdz ar to arī šiem attīstības projektiem jaunu inovāciju radīšana ir tāds mērķis, no kā mēs neatkāpjamies. Un šis finansējums tiek piešķirts grantu veidā, kāda minimis atbalsts. Tātad naudiņa, kas konkursa rezultātā tiek piešķirt jūsu uzņēmumam, tiek piešķirt izmantošanai. Jums nav jāveic nekāda pēc tam atmaksa. Nu, lūk. Tad ķersimies pie apakšprogrammām. Sāksim ar Zīle attīstībai. Tātad šīs programmas mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju īstenošanu esošajos uzņēmumos, tātad tos stiprinot, attīstot, veicinot dažādas uz izgudrojumiem bāzētas un tehnoloģiski orientētu uzņēmumu attīstību, kā arī viens no tādiem programmas mērķiem ir īstenot šo sadarbību starp Valmieras novadu un uzņēmumiem, ne tikai pašvaldībai finansiāli atbalstot uzņēmumus, bet arī dodot iespēju uzņēmumiem savus produktus un pakalpojumus testēt Valmieras novada teritorijām. Šis termiņš ir testa veida angliski. Tātad piedāvāt Valmieras novadu arī kā testēšanas vidi dažādu inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstībā. Par aktivitātēm. Tātad tiek atbalstīti dažādas uz attīstību un inovācijām balstītu procesu vai pakalpojumu izstrāde, dažādu mārketinga metožu, jaunu organizācijas metožu izstrāde, kā jau iepriekš pieminēju, šī testēšana, dažādas uzņēmuma iekšējās vidas organizācijas vai uzņēmumu ārējo attiecību īstenošanas projekti. Un šīm aktivitātēm būtu jāatbilst kādam no 10 inovāciju tipiem. Tādu detalizētu materiālu ar inovāciju tipiem un piemēriem var atrast Valmieras attīstības aģentūras mājaslapā. Sadaļā projekti ir atbalsta programmas Zīles sadaļa, un tur tad atradīsiet tādu daudzpusīgu materiālu, ar kur tas arī ieteiktu iepazīties, lai arī gūtu iedvesmu šī projekta pieteikuma rakstīšanas laikā. Un visas projekta aktivitātes ir jāīsteno līdz 30. novembrim. Tātad līdz 30. novembrim ir jāaiziet visiem maksājumiem. Ja kādi maksājumi tiks veikti vēlāk, vai kādas aktivitātes nebūs īstenotas līdz ar to, tad šī naudiņa netiks attiecināma. Uzreiz jau piebildīšu, ka pēdējos gadus mēs esam uzsākuši praksi, kā ir uzņēmumi, kuri uzsākot pavasarī jau savu projektu īstenošanu, vasaras laikā jau šo projektu ir, teiksim tā, noslēguši. Un, lai nebūtu jāgaida līdz novembra beigām, tad mēs piedāvājam iespēju projektu noslēgt arī ātrāk. Parasti tas ir bijis septembrī. Līdz ar to visticamāk arī šogad gaidat ziņu no manis augusta beigās, septembra sākumā, lai saprastu, cik tālu ir jūsu projekts un piedāvāt iespēju, varbūt jūs vēlaties šo projektu īstenot līdz 30. septembrim. Tas nozīmē, ka visas atskaites tiek iesniegtas ātrāk, no jūsu puses projekta prezentēšana notiek ātrāk, un arī tātad gala maksājumu ir iespējas saņemt ātrāk nekā decembrī, kāds ir tātad ordinālā situācijā, kad 30. novembris ir projekta gala īstenošanas termiņš. Jā, mani jau pieminēti inovāciju tipi un taktikas.
kā jau teicu, Valmieras attīstības aģentūras mājaslapā pieejams materiāls. Šis ir tikai tāds īsts izvilkums no šī materiāla. Tiešām iesaku iepazīties detalizēti, lai saprastu pirmkārt, kuram no tipiem vai taktikām jūs atbilstat, jo arī pieteikumā ir šis jautājums par tipiem, un kā arī palīdzēt rast iedvesmu projektu rakstīšanā. Tad īsumā par šo attīstības projektiem, kur mēs runājam arī par inovāciju attīstību, es iesaku atcerēties, ka inovācija var būt gan uzņēmuma līmenī, gan lokālā, tātad Valmieras novada, piemēram, līmenī, gan arī, protams, plašākā kā Latvijas vai Eiropas līmenī. Vērtējot šos projektus, mēs arī skatāmies, kāda tipa inovācija tā ir. Protams, lielākoties šīs inovācijas ir uzņēmuma vai novada līmenī. Nu, iesaku pievērst tam uzmanību un pamatot šo savu izvēlēto inovāciju līmeni attīstības projektam. Jā, par atbalstu. Tātad atbalsts ir pieejams granta veidā no 2 līdz 10 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir no 60 līdz 80%. Tas nozīmē, ka šie 60% ir bāzes intensitāte, kad ir jāizpildās pamatprasībām. Pamatprasības tātad, ka uzņēmums ir reģistrēts Valmieras novadā un ka uzņēmums nodarbina vismaz 1 līdz 3 Valmieras novadā deklarētus uzņēmumus. Nu, lūk, bet ir iespējams šo atbalsta intensitātes soli palielināt. Plus 10% iespējams iegūt, ja uzņēmums nodarbina vismaz 4 un vairāk Valmieras novadā deklarētus darbiniekus, kā arī iespējams papildus šo soli palielināt, ja uzņēmumam ir sadarbība ar publisko sektoru, tātad man iepriekš minētais, piemēram, sadarbības modelis ar pašvaldību, vai sadarbojās ar kādu no izglītības iestādēm, vai Zemes augstskolu, Valmieras tehnikumu, vai dizaina un mākslas vidusskolu, kā piemēru. Nākamos slaidos ir detalizēti arī šis izstāstīts, tad es vēlreiz precizēšu. Nu, lūk, tātad finansējumu izmaksā 2 daļās. 20% ir avans maksājums, tātad noslēdzot līgumu. Sāksim ar to, ka izturot konkursu, pozitīva rezultāta gadījumā, ka jūs uzņēmums ir ieguvuši šo te atbalstu, iespēju, tad pirmais maksājums būs pēc līguma noslēgšanas 20 dienu laikā jums izmaksās 20% no šīs te atbalsta summas. Tad jūs īstenosiet šo projektu, ieguldot savu naudiņu, savu uzņēmumu naudiņu, un pēc atskaišu veiksmīgas saņemšanas, pēc rezultātu prezentēšanas, pēc komisijas akcepta, ka viss ir kārtībā, ka projekts ir veiksmīgi īstenots, jūs iegūsiet atlikušos 80% no šīs te piešķirtās finansējuma summas. Tādēļ arī es sākumā teicu, ka par to, ka tas projekts noslēdzās novembrī, tad tā atlikusī nauda tiek izmaksāta decembrī, bet ja jūs ātrāk jums izdodās šo projektu īstenot un ir vēlme aizstāvēt septembrī šo projektu, tad jau oktobrs ir tas laiks, kad iespējams atgūt 80% finansējuma. Jā, pie šī punkta vēlos uzsvērt to, ka kā redzat, būs diezgan šī programma paredz to, ka uzņēmumam pašam sākotnēji ir jāieguldās, līdz ar to izvērtējiet, rakstot projektu un arī aizpildot šo tāmas sadaļu, izvērtējiet savas iespējas, cik jūs esat paši gatavi tuvāko mēnešu laikā šajā projektā finansiāli ieguldīt. Labi, tātad, kā jau minēju, finansējums tiek piešķirts granta veidā, kāda minimis atbalsts. Tā ir Eiropas regula, kas nosaka to, cik daudz atbalsts, cik liels atbalsts vienam uzņēmumam var būt. Un, ja būs tāds gadījums, ka vērtējot būs 2 uzņēmumi ar vienādu punktu skaitu, tad mēs dosim iespēju šim te
uzņēmumam, kuram ir nepieciešama mazāka atbalsta summa. Vēl viens punkts, kādēļ apdomāt par to, cik naudu viņu, cik lielu summu jūs šajā pieteikumā norādat. Tad mans ieteikums, ja nav nepieciešamība, ja, piemēram, šī iekārta vai šī procesa ieviešana ieviešanai jums nav nepieciešama visi 10,000, tad varbūt arī mākslīgi nevajag sadārdzināt šo procesu un likt reālās izmaksas. Nu, piemēram, ir mums ļoti daudz projekti, kas veiksmīgi tiek īstenoti par 4, par 5, par 7,000 eiro, kā arī ir projekta vērtēšana, ir diezgan sarežģīts process. Naudiņa ir tik, cik viņa ir, un grib atbalstīt, protams, vērtīgākos šos projektus. Līdz ar to esat arī gatavi, ka iespējams jūsu projekts tiks atbalstīts daļēji, tad kāda pozīcija pēc vērtēšanas komisijas ieskatiem varbūt nebūs atbalstāma, bet kāda būs. Jā, un viens projekta iesniedzējs tātad var iesniegt 3 dažādus projektus, uzsvars uz dažādi, tātad šie projekti nedrīkst viens otru papildināt vai būt finansējums līdzīgām lietām. Ja jūs vēlaties, tad ir iespēja vairākus projektus iesniegt, kas tiks uztverts katrs kā atsevišķs projekts, ja, tātad arī projekta pieteikumā neatsaucaties uz to projektu pieteikumu, rakstat viņu pa jaunam un pielāgojot individuāli šim te aktuālajam projektam. Jā, šeit jau es iesāku iepriekš stāstīt precīzāk par to intensitāti, bet šeit ir punkts pa punktam. Bāzes intensitāte 60%, 1 līdz 3 Valmieras novadā deklarēti darbinieki, plus 10% tātad iegūstat, kas kopumā ir 70% atbalsta intensitāte, ja ir vismaz 4 darbinieki un vairāk, un vēl plus 10% iespējams piesaistīt, ja sadarbojaties ar Valmieras novada pašvaldībām vai tās iestādēm, vai arī jau manas pieminētajām izglītības iestādēm, kā arī, ja uz iesniegšanas brīdi uzņēmumam ir piešķirts sociālā uzņēmuma status. Jā, un gribu vēl piebilst par šo sadarbību, iespējamo esošo sadarbību ar publisko sektoru vai ar kādu no mācības iestādēm. Jūs nevarat norādīt pieteikumā vienkārši, ka jūs sadarbojaties, jo kaut kad dosiet, piemēram, kādu šo te prakses vietu. Tam jau ir jābūt ar tādu reālu pamatojumu un segumu, nu, ka, piemēram, jums jau ir iestrādes, jūs jau esat ar šo te mācības vai izglītības iestādi vienojušies par kādām sadarbības iespējām. Jā, piemēram, šie sadarbības veidi ir prototipēšana vai kāda pētniecība vai inovācija ieviešana vai, piemēram, arī manas jau pieminētās prakses vietas. Un, ja iepriekš es teicu par to, ka tie 20% ir pirmais amats maksājums, tad arī skatoties uz šo te atbalsta intensitāti, kas ir 60 līdz 80%, paliek aktuāls arī tas, ka 20 līdz 40% no kopējas projekta summas ir jāfinansē pašam uzņēmumam. Tad atkarībā no šī te piešķirtās atbalsta intensitātes. Atbalsta saņēmējs. Komersants, kas ir aktīvs uzņēmums, reģistrēts Valmieras novadā, vai arī ir saimnieciskās darbības veicējs, arī uzņēmumi, kas nav reģistrēti Valmieras novadā šobrīd, bet ir plāno reģistrēties. Respektīvi, ja gadījumā jūsu uzņēmums ir reģistrēts kādā citā Valmieras Latvijas teritorijā, kādā citā varbūt kaimiņu novadā, jūs plānojat savu uzņēmējdarbību pārcelt vai uzsākt Valmieras novadā, tad teorētiski pieteikuma iesniegšanas brīža jums var būt esošā adrese, bet, ja tiks piešķirts šis te finansējums, tad, jebkurā gadījumā, pirms jūs varēsiet noslēgt līgumu, jums šis te uzņēmums būs jāreģistrē Valmieras novadā. Un arī pieteikuma aizpildīšanas anketā ir jautājums, kurā jums ir jāapliecina, ka jūs atrodaties Valmieras novadā vai atradīsieties, pārreģistrēsiet šo uzņēmumu pozitīvu konkursa rezultātu gadījumā. Jā, tātad vismaz viens darbinieks ir jānodarbina. Saimnieciskās darbības veicējiem tas arī skaitās, tas, ka jūs esat tas viens darbinieks.
Tātad nav nekādu šo apgrūtinājumu, maksātspējas procesu un tā tālāk. Tātad, principā, normāls funkcionējošs uzņēmums bez apgrūtinājumiem. Ļoti strikti pārbaudīsim arī nodokļus. Nodokļu parādam. Nodokļu parādi lielāki par 150 eiro nedrīkst būt. Nu, automātiski mēs jūs vienkārši nevaram tālāk virzīt uz vērtēšanu. Atļautās nozarēs jādarbojas. Ar neatļauto nozaru sarakstu var arī iepazīties šajā te nolikumā, kas ir pieejams jau manis iepriekš pieminētajā Valmieras attīstības aģentūras mājaslapā developvalmiera.lv, kur ir sadaļa, zem projektiem ir sadaļa atbalsta programma Zīle. Bet tā īsumā tās neatļautās nozares ir alkohola tirzniecība, ieroču tirzniecība, tabaks izstrādājuma tirzniecība un ar azartspēlēm saistītās nozares. Jā, tātad, lai saņemtu šo atbalstu, ir jāatbilst visiem šīm prasībām un arī jāiegūst augstākie rezultāti šajos vērtēšanas kritērijos. Arī vērtēšanas kritērijiem es tagad cīki smalki neiešu cauri. Ir vesels saraksts, ar ko jūs varat iepazīties nolikuma 25. punktā. Un arī svarīgs punkts, ka jūs nevarat būt saņēmis iepriekšējā gadā šajā pašā programmā, šajā pašā apakšprogrammā atbalstu. Tātad šajā gadījumā, ja no šī gada mums ir Zīle attīstībai, tad jūs uzņēmums nevar pagājušā gadā būt saņēmis atbalstu Zīle inovācijām. Šogad jūs nevarat piedalīties. Bet es zinu, ka man jau ir interesējušies uzņēmumi, kas ir izlaiduši vienu gadu, tad jūs esat laipni aicināti piedalīties pēc nolikuma prasībām. Vienu gadu izlaižot, jūs drīkstat. Un izņēmums ir tāds, ka tie, kas ir pagājuši gadu Zīles startam startējuši, teorētiski var šogad startēt uz Zīle attīstībai, bet nolikums paredz, ka šos te projektus tad skatīs tikai tādā gadījumā, ja naudiņa būs palikusi pāri. Respektīvi, ja šies te pirmreizēji vai ar vienu gadu pārtraukumu iesniegtie projekti vērtēšanas procesā būs tātad palicis pāri finansējums. Pēc pieredzes saku, pagājušo gadu bija tādi projekti, kas no starta programmas mēģināja startēt lieliem grantam, bet diemžēl šī nauda tika izdalīta jau sākotnēji, un mēs šos projektus pat nevērtējām. Tā. Un par Zīles startiem, tātad šī ir apakšprogramma, kas ir domāta jaunu uzņēmumiem vai tiem, kas tikai kam ir biznesa ideja un kas vēlās sākt tādiem pirmajiem soļiem. Ļoti laba programma arī, piemēram, mācību uzņēmumiem, lai pāriet nākamā līmenī. Pagājušajā gadā arī mums bija veiksmīgi vairāki skolēnu mācību un studentu mācību uzņēmumi, kas tās pirmās pamatlietas, pirmos pamatus savas uzņēmējdarbības attīstībā bija veikuši caur šīm te skolēnu un studentu programmām. Un tad nākamais solis jau bija startēt šajā Zīles startam apakšprogrammā. Un tad mērķis ir radīt jaunus uzņēmumus un veicināt straujāku šo te jaunu uzņēmumu attīstību Valmieras novadā. Līdz ar to arī ceļot gan šo te komercdarbības pievienoto vērtību un vairojot eksporta spēju. Tātad, principā, tās aktivitātes ir līdzīgas kā lielai grantu programmai, kā attīstības programmai. Tomēr šeit ir vairāk uzsvers likts uz aktivitātēm, kas ir nepieciešams, lai sāktu. Vai arī jau nesen sāktu biznesu attīstītu. Un arī 30. novembris ir šis te gala termiņš. Paliek spēkā arī šai programmai tas, ko es jau stāstīju par to ātrāku noslēgšanu.
projektu noslēgšanu, tad tas viss, to mēs visu skatīsimies pēc situācijas projekta īstenošanas gaitā. Šajā programmā ir iespējams piesaistīt līdz 2000 eiro. Atbalsta intensitāte ir nemainīga, visiem 80%. Arī šie izmaksas grafiks, teiksim tā, ir draudzīgāks, 50% avansā, un atlikusī daļa tātad tiek atbilstoši iztērētiem ieskaitīta kontā pēc veiksmīga projekta īstenošanas un gala atskaišu iesniegšanas un projekta prezentēšanas. Finansējums granta veidā, kāda minijas atbalsts. Arī skatāmies uz, ja vienādi punktu skaits skatāmies uz šo projektu, kam ir nepieciešams mazāks finansējums. Uzsvērš arī, ka šiem starta projektiem mums ir arī lieliski projekti, kas ir zem 2000 eiro. Līdz ar to kārtējo reizi atkārtošanos izvērtēt šo projektam nepieciešamo summu. Un arī šajā programmā jūs varat iesniegt līdz 3 projektiem, bet šie projekti ir savstarpēji nesaistīti. Zīle startam apakšprogrammā atbalstu var saņemt jaunu uzņēmumi, kas uz pieteikšanās brīdi ir līdz 3 gadiem jauni. Šis ir jaunums šogad. Iepriekš šajos 2 gadus, kad ir bijis zīle startam programma, tika dot iespēja uzņēmumiem, kas ir līdz 2 gadus jauni. Šogad ir izmaiņas. Tātad atkal padaram šo programmu plašākam lokam pieejamāku un dodam iespēju jauniem uzņēmumiem līdz 3 gadus jauniem piedalīties šajā programmā. Un tātad arī šie topošie uzņēmēji, kuri vēl nav reģistrējuši savu SIA, vai arī pat vēl nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, arī laipni aicināti pieteikties šajā programmā. Jūs varat pieteikties arī kā fiziska persona, bet ja tātad konkursā tiks iegūt šis atbalsts, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti būs jāiegūst kāda no šīm uzņēmējdarbības formām, respektīvi vai jūs dibinat SIA, vai jūs reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, tā jau ir jūsu brīva izvēle, bet kā privātpersonu līgumu slēgt nevarēsiet. Arī tātad bez nekādiem apgrūtinājumiem jūsu uzņēmumam ir jābūt bez nodokļu parādiem, darbojas atļautajās nozarēs, atbilst nolikumam un nav saņēmis atbalstu pagājušā gadā. Tad visi tie, kas ir saņēmuši atbalstu pagājušo gadu zīle startam, šogad šajā programmā nedrīkst startēt, varat mēģināt uz attīstības apakšprogrammu, bet, kā jau minēju, tur jāskatās, tas ir ļoti atkarīgs no konkurences, vai vispār jūs pieteikums tiks līdz vērtēšanas komisijas tādai detalizētai apskatei, atkarīgs no finansējuma. Un to, ko es nepieminēju, sākotnēji šī gada zīles atbalsta programmas kopējais finansējums ir tieši tāds pats kā pagājušā gadā, tātad tie ir 60 000 eiro. Pagājušajā gadā šo summu izdevās izdalīt, atbalstīt 18 projektus, 9 inovāciju un 9 starta. Dažādu iemeslu pēc rezultātā projekts īstenoja 8 šie lielā granta projekti un 8 starta projekti. Tad šo summu mēģinam komisija ļoti piedomā pie tā, lai tā nauda tiktu izdalīta pēc iespējas gudrāk un atbalstītu pēc iespējas vairāk projektu, kas to ir pelnījuši. Par attiecināmām izmaksām šis tātad ir atbilst abām šīm apakšprogrammām par darbā, tātad var kā attiecināmās izmaksas norādīt personāla darba algu, darba devēja veiktās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citus maksājumus, bet svarīgi ņemt vērā to, ka, piemēram, šīs administratīvās izmaksas par projektu vadību,
kādas telpu nomas, grāmatvedība, biroja pakalpojumi un tā tālāk nevar pārsniegt 10%, bet, piemēram, ja jūsu projekts paredz nevis šo projektu vadītāju, kuru alga nevar pārsniegt 10% no kopējā projekta, bet piesaistīt kādu speciālistu, piemēram, kas uzprogrammē. Ja? Šī cilvēka darba alga ar visiem nodokļiem jūs varat iekļaut izmaksu tāmē. Tātad attiecināts izmaksas ir dažādi instrumenti, iekārtas, aprīkojums, materiāla iegāde, dažādi ārējo pakalpojumu izmaksas un arī PVN maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīviem aktiem. Tātad par to PVN atgūšanu katrs uzņēmums pats zina savu situāciju. Ja jūs nevarat atgūt PVN, tad jūs norādat tāmē izmaksas ar PVN. Bet, ja jūs varat atgūt PVN, tad tāmē plānotajā izmaksām ir jābūt bez PVN. Respektīvi, arī tad, kad pienāks atskaišu laiks, jāņem vērā par to, vai izmaksas ir jānorāda ar PVN vai bez PVN atbilstoši uzņēmumu statusam. Projekta iesniegšanas termiņš ir 19. marts, 23:59. Projekts, tātad projekta pieteikumi tiek pieņemti no 20. februāra, pagājušajā nedēļā mēs izsludinājām šo konkursu, līdz 19. martam 23:59. Vēlāk iesniegts projekts mēs diemžēl nevarēsim pieņemt. Tātad atzīmējiet, ka jums ir veselas 4 pilnas nedēļas tiek dotas kopumā, lai iesniegtu. Un pieteikums pieņemam elektroniski uz aģentūra@valmiersnovads.lv. Teorētiski mēs varam pieņemt arī ne elektroniski parakstītas, bet es ļoti bet tad ir tā, ka jūs atsūtat, piemēram, skanētu šo te un oriģināli nogādājat šeit uz vietas ofisā, Purvielā 12. iepriekš ar mani sazinātos vai arī pa pastu, bet es jums ļoti ieteiktu tiem, kam vēl nav sakārtot un lai jums ir šis elektroniskais paraksts un lai jūs varat iesniegt elektroniski parakstīt, jo jums šis elektroniskais paraksts būs nepieciešams vēlāk gan slēdzot līgumu, gan arī finansējuma pieprasījumiem. Mēs mēģinam pāriet tikai uz elektroniski parakstītiem dokumentiem. Tas ir ērtāk, ātrāk un arī dabai draudzīgāk. Un tātad, kā jau iepriekš minēju, par šo te uzņēmumu iespēju startēt atkārtot, jūs to varat darīt, ja jūs esat 1 gadu izlaiduši, vismaz 1 gadu izlaiduši šo tātad 23. gadā startējošie attīstības projekti šogad atpūšās un vāc idejas nākamam 25. gada konkursam. Izņēmums ir šie zīle startam projekti, kas var uz zīle attīstībai startēt, bet izvērtējiet, vai jūs to vēlaties, jo, kā jau es minēju, pagājušajā gadā mēs vienkārši līdz šiem projektiem netikām. Un viens pretendents tātad var iesniegt šos 3 savstarpēji nesaistītos projektus. Par pieteikumu noformēšanu jāizpilda visa veidlapa latviski. Veidlaps jūs varat atrast Valmieras attīstības aģentūras mājaslapā developvalmiera.lv sadaļā projekti. Ir atbalsta programmas zīle. Atverot šo te saiti, jūs redzēsiet dažādus dokumentu sagatavs. Jums ir jāizvēlās jūsu apakšprogrammai nepieciešamā pieteikuma forma un jāizpilda visas sadaļas, jāizpilda. Un pēc tam arī šo te linku varēsiet prezentācijā redzēt, bet tātad šī te pieteikuma forma sastāv no pamata informācijas sadaļas, kur jūs norādat nosaukumu, kontaktpersonu un tā tālāk. Tad ir apliecinājums sadaļa,
vairāk jautājumus, kuriem jums ir jāieraksta ailītē apliecinu. Ja ir kāds jautājums, uz kuru jūs nevarat atbildēt ar apliecinu, tad ir jāizvērtē, vai jūs vispār varat piedalīties šajā te atbalsta programmā, jo principā visiem šiem te jautājumiem pretī ir jābūt jūsu apliecinājumam. Nākamā sadaļa ir projekta aprakstošā daļa. Šeit es vēlos uzsvērt, ka rakstam konstruktīvi par tēmu. Mēs, teiksim tā, priecāsimies par konstruktīvu šo te un saturiskās daļas aizpildīšanu, nevis rakstīšanu, lai aizpildītu zīmju skaitu, jo zīmju skaits ir tikai orientējošais, galvenais ir šis saturs. Un pievērsiet uzmanību lūdzu arī pēdējiem jautājumam, kur ir norādīts, kādas ar uzņēmēju darbību saistītās prasmes jūs vēlētos apgūt. Šis ir jautājums, jo projekta īstenošanas gaitā mēs organizēsim seminārus par tēmām, ko būs tie paši norādījuši. Tad mēs vēlamies ne tikai, lai programma atbalsta jūs finansiāli, bet arī ar zināšanām atbalsta. Un lai varētu šo te semināru ciklu, kas sastāvēs no 4 semināriem, pēc iespējas kvalitatīvāku un jums interesējošāku sastādīt, tad ir svarīgi zināt šos te jautājumus, kas ir tas, kas jums interesē. To visu apkoposim, un tad izejot no tā arī tiks organizēti šie semināri. Jā, un 4. sadaļa ir projekta tāme. Es esmu šeit ielikusi attīstības projektā izmaksu plānoto tāmi, bet starta projektiem ir gandrīz tāda pati. Tātad redzat pa sadaļām smuki atbilstoši šīm te sadaļām, vai nu tā ir darba samaksa, vai komandējumi, vai instrumenti un tā tālāk, aizpildat savu plānoto tāmi, ierakstot pozīciju, tad šo te summu, kas ir nepieciešama, un īsu pamatojumu. Nav jāizpild visas sadaļas, tikai tās, kas attiecās uz jūsu projektu, un ja ir nepieciešama papildus ahelīte, piemēram, nezinu, turīt instrumentu sadaļā, tad to jūs droši pievienojat. Arī jāizpild šis zilā krāsā iekrāsotais kopā pavisam. Tātad šī ir ailieta, kurā jūs saskaitat kopā visu, ko jūs esat sarakstījuši tur. Tad zila finansējums atbalsta intensitāte. Aprēķinat 60, 70 vai 80% no kopējās summas. Rakstot jūsu projektu, jūs jau sapratīsiet, uz kādu atbalsta intensitāti jūs ejat. Ņemot vērā šo darbinieku skaitu un plānoto sadarbību vai sociālā uzņēmuma statusu. Un 3. ailieta privātais finansējums, tātad tā ir starpība starp šo te kopā, no šī te kopā pavisam jūs atņemat dzīves finansējumu un privātais finansējums ir šī starpība. Nu, lūk, tātad par to projekta pieteikumu. Es tagad detalizēti izstāstīju par to pašu pieteikumu formu, ko jūs atradīsiet mūsu mājaslapā, bet tas nav vienīgais, kas jāiesūta. Šim te dokumentu kopumam ir jābūt elektroniski parakstītam, bet jums ir jāiesūta arī īsa prezentācija. Arī šo te prezentācijas sagatevi atradīsiet turpat, tur, kur tie visi dokumenti. Nav obligāti jāņem šī prezentācija, bet šiem te punktiem, kas tajā prezentācijā ir uzskaitīti, tādi kā īsts apraksts, sasniedzamie rezultāti, plānotā izmaksu tāme un publicitātes plāns, šie ir tie 4 punkti, kam obligāti jāparādās jūsu prezentācijā. Un arī šī prezentācija ir jānosūta kopā ar pieteikumu. Prezentācija nav jāparaksta elektroniski. Un 3. lieta, kas ir obligāti jāiesniedz, ir izdruka no de minimis atbalsta uzskaits sistēmas. To jūs varat atrast savā EDS-ā. Ieejot EDS-ā, šo izziņu var sagatavot. Ja gadījumā kādam neizdodas, tad sazināties ar mani, aizsūtīšu instrukciju, palīdzēšu atrast, kur šo te de minimis izziņu sagatavot. Tātad, vēlreiz, 3 lietas jāiesūta. Elektroniski parakstīt pieteikumu forma,
kur ir aizpildīts viss prasītais. Tad šī prezentācija un izdruka no de minimis atbalsta sistēmas. Kādēļ ir nepieciešama prezentācija? Visus šos projektu pieteicējus, kuri atbilstīs sākotnējiem kritērijiem, tad normāls funkcionējošs uzņēmums, bez parādiem, darbojās atļautajās nozarēs un tā tālāk, mēs aicināsim klātienē aizstāvēt savu projektu. 5 minūtes jums tiks dotas ar šo te prezentāciju, ko jūs man iesūtīsiet. Jūs 5 minūšu laikā noprezentēsiet savu projektu ideju. Uzsveru 5 minūtes, jo projekti iesniedzamie projekti būs daudz, un lai taupītu laiku un konstruktīvi varētu izvērtēt visus šos projektus, strikti šis laiks tiks atvēlēts 5 minūtes prezentācijai, un tad līdz 5 minūtēm komisijas jautājumi un jūsu atbildes. Jā, un par šo te parakstu, tātad paraksta pretendents vai pretendenta parakstiesīgā persona. Tas ir par uzņēmumiem. Skatieties, kas ir parakstiesīgās personas, lai nav tā, ka parakst, piemēram, kāds cilvēks, kam ir uzdots šo projektu pieteikumu aizpildīt, bet viņš nav parakstiesīgā persona. Tātad par šo te pieteikumu vērtēšanu. Vērtē vērtēšanas komisija. Pie vērtēšanas komisijas tiek pielaisti šie te projekti, kuri iztur sākotnējo atlasi, kad ir iesniegts viss nepieciešamā informācija, un šis te uzņēmums atbilst pēc šiem te sākotnējiem kritērijiem. Tātad nav parādu un darbojas atļautajās nozarēs. Un tātad atbilst visām šīm nolikuma prasībām. Tad vērtējam pēc kvalitatīviem kritērijiem, aizpildot vērtēšanas tabulu. Šeit tiek lasīts jūsu pieteikums, atbilstoši katrai ailītei tiek likts vērtējums. Ja ir nepieciešamība, komisija var pieprasīt papildu informāciju, vai no es ar jums sazināšos par papildu informācijas nepieciešamību, vai arī mēs šos jautājumus komisija uzdos tikšanās reizē, kad jums būs jānāk prezentēt savu projektu. Tātad projekta prezentācija jau iepriekš pieminētās 5 minūtes, un ja gadījumā ir tādi specifiskāki projekti, tad komisija ir tiesīga piesaistīt kādu ekspertu viedokļus. Piemēram, jūsu projekts ir par kaut kādu ļoti specifisku jomu, kādas tehnoloģijas vai balstīts vai kādā specifiskā nozarē balstīts, un komisijai rodās jautājumi, tad viņi var sazināties ar ekspertiem un uzdot šos jautājumus. Jā, un tad jau vairāk kārt arī esmu pieminējusi par to, ka ļoti rūpīgi un korekti un pārdomāti šis pieejamais finansējums tiek uzņēmumiem sadalīts, un komisija var jūs projektu atbalstīt pilnībā, daļai vai arī noraidīt. Un arī, ja ir nepieciešams, var novirzīt tātad detalizētākai šie projektu izstrādai. Piemēram, reizēm ir gadījumi, kad nepieciešams tāmi precizēt. Komisija jūs precizē tāmi. Bet tad tas viss tādā komunikācijas gaitā tiks jums norādīts. Par laika grafiku. Tātad iesniegšana ir sākusies, un pieteikums gaidām līdz 19. marta 23:59. Ir pieejams konsultācijas pie manis. Iepriekš gan piesakoties, lūdzu, varam konsultēties gan klātienē, jūs varat atnākt pie manis, ja ir tāda nepieciešamība, vai varam sarunāt online konsultāciju. Bet es lūdzu konsultēties ar tādiem konkrētiem jautājumiem, iepazīstieties ar visu iespējamo informāciju, kas ir pieejama mājaslapā, vai arī noskatīties šo semināru. Un ja ir tiešām tad kādi jautājumi, tad sazinamies, lai nav tā, ka man ir
šī visa informācija pēc tam 20 cilvēkiem katram individuāli vēlreiz stundu jāstāsta. Runāsim, varbūt konsultēsimies par tādiem ar jūsu projektu saistītiem jautājumiem. Jā, šobrīd izskatās, ka šī vērtēšanas komisija, ko notiks 27. martā, visticamāk visas dienas garumā, tad, kad būs saņemti šie pieteikumi, būs noslēgusies pieteikumu saņemšana 19. martā, un tātad no 20. marta sākot, un būs apkopots viss, tad arī sastādīsim grafiku, un es sazināšos par konkrētu laiku, cikos mēs jūs gaidām uz prezentāciju. Jā, tad nav visu dienu visiem jāsēž un jāgaida sava kārta. Ierodamies pēc iepriekš izziņota grafika, neilgi pirms sava laika, noprezentējiet, un tad jūs varat doties savās gaitās un gaidīt tad e-pastā pēc tam atbildi. Līdz ar to tad arī nebūs iespēja jums klausīties citu projektu pieteicēju prezentāciju. Mums telpas ir diezgan ierobežotas, un šajā konferenču zālē, kurā tad notiks šī projektu prezentēšana, atradīsies komisija. Komisijā ir 5 cilvēki no Valmieras novada pašvaldības un biznesa atbalsta organizācijām. Un atradīsieties jūs, kas prezentējat savu ideju, pičojat ideju, tā varētu teikt. Tad par konkursu būs noslēdzies, un rezultātus mēs plānojam izziņot līdz 5. aprīlim. Rezultātus saņemsiet e-pastā. Un aprīļa laikā tad noslēgsim līgumu, sastādīsim pirmos avans maksājumus, un arī atkarīgs no tā, kad šis līgums tiks noslēgts, tad arī saņemsiet pirmo maksājumu no Valmieras novada pašvaldības. Teorētiski līgumu ir jānoslēdz 2 mēnešus pēc šī paziņošanas par konkursu rezultātiem, bet es jums ieteiktu ļoti nekavēties. Nevilkšos 2 mēnešus, jo tad jums pašiem paliek mazāk laika, lai projektu īstenotu. Bet tīri tāda administratīvā sloga dēļ negaidat, ka 28. martā, nākamā dienā pēc šīs komisijas sēdes būs jau gan zinām rezultāti, gan arī būs jau gatava līguma parakstīšana. Tas tomēr ir process, kas aizņem nedaudz ilgāk laika, pāris nedēļas, es teiktu, tieši šī līguma sagatavošana, saskaņošana un tā tālāk. Jā, un pārliecinieties, ka arī aizpildot šo pieteikumu, jūs korekti norādat savus rekvizītus, lai nav kaut kādi nepatīkami pārsteigumi pēc tam. Jā, projekta īstenošanas laikā mēs jums nodrošināsim ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī dažādas aktivitātes apmācību veidā, kas ir kā tīklošanās pasākumi, tādā brīvā gaisotnē. Pagājušajā gadā mums bija 1. gads, kad mēs šos 4 semināru ciklu rīkojām. Jā, un tas tēmas, par kurām šis seminārs tiks rīkoti, būs pamatojoties uz jūsu pieteikuma anketām. Ir viens papildinājums tieši starta programmas dalībniekiem. Jums vismaz puse no šiem semināriem, tātad vismaz 2 no 4 būs jāapmeklē obligāti. Jo šie semināri ir tieši paredzēti primāri starta programmas dalībniekiem. Tad, lai mēs jums iedotu tādu pamatiņu, arī zināšanu bāzē, ne tikai naudiņu. Šie attīstības programmas dalībnieki tad paši var izvērtēt. Protams, mēs jūs ļoti gaidām un aicinām uz šiem semināriem un priecājamies, ka jūs nākat, bet jums nav šis obligātais apmeklējums. Jūs paši tad izvērtējat pēc savām iespējām vai pēc tēmas aktualitātes. Pagājušajā gadā ļoti labs piemērs un, es teiktu, veiksmīgi izdevies seminārs bija tad, kad satikās gan šie pieredzējušie uzņēmēji, gan šie jaunie un savā starpā dalījās arī kādos jautājumos
lektors tātad stāstīja, piemēram, par šiem nodokļiem vai uzņēmējdarbības formām, un bija uzņēmumi, kas ir ar savu pieredzi un padalījās ar jaunajiem, tikko sākušajiem, kā viņiem iet, un tad bija tāda ļoti vērtīga savstarpējā informācijas apmaiņa. Jā, un tātad visa projekta īstenošanas laikā ir pieejams individuāls konsultācijas. Ja kādi jautājumi, droši sazinieties ar mani. Jā, un ja gadījumā kaut kas notiek, kaut kas neiet pēc plāna, vai ir nepieciešami kādi precizējumi, tāmē arī uzreiz sazināties ar mani, risināsim, domāsim un nonāksim pie tā labākā varianta. Jā, kaut kur augusta beigās, septembra sākumā lūkšu starposmu progresa ziņojumu aizpildīt, lai varētu saprast, kā jums veicās projekta īstenošanas laikā, un arī identificēt šos te uzņēmumus, kuri tad būtu gatavi projektu noslēgt ātrāk, kā jau es vairāk kārtas pieminēju, septembrī. Bet tas gala projekta ieviešanas termiņš ir 30. novembris, respektīvi nevajag nekādā brīdī satraukties, ja jūs tomēr nevarat šo projektu, vai, piemēram, jūs esat pateiktis, ka jūs labprāt īstenotu projektu ātrāk, bet tomēr nav sanācis, tas neko neietekmē, jo galvenais, lai līdz 30. novembrim viss tiktu izdarīts, visi maksājumi ir izgājuši no jūsu uzņēmuma konta. Un gala vērtēšana tātad notiks decembrī, un arī gala maksājumi tiks izmaksāti decembrī. Jā, un par pagājušā gada projektiem. Tātad Zīle inovācijām pagājušā gadā šī lielā granta programma saucās šogad Zīle attīstībai, kā jau teicu, ir izmaiņas nosaukumā. Tika atbalstīti 9 projekti, veiksmīgi īstenot 8 projekti. Un tad šeit jūs varat redzēt tādus ieskatus no viņu prezentācijām, ko tad mēs pagājušajā gadā atbalstījām. Tātad gan vizuālās identitātes izstrādi, gan jaunu etiķešu dizainu, gan mājaslapas, dažādas iekārtas, pat pilnīgi jaunu iekārtu. Viens uzņēmums radīja pilnīgi jaunu iekārtu, lai varētu ražot kvalitatīvākus un pieprasītus produktus. Kā tas iespēja klāsts ir gana plašs. Arī Zīle startam projekti tika atbalstīti 9, īstenoja 8. Arī šis klāsts ir ļoti plašs, gan kādas iekārtas, lai attīstītu savu produktu vai pakalpojumu, gan arī tika izveidota, piemēram, pilnīgi jauna angļu valodas mācīšanās sistēma. Un tad tādi pāris ieteikumi, rakstot projektu. Idejas pamatojums, tātad pamatojot to, kādēļ jums ir nepieciešams šis te atbalsts. Piemēram, manam uzņēmumam vajag tādu un tādu iekārtu, bet ko šī te iekārtas iegāde sniegs jūsu uzņēmumam, lai jūsu uzņēmums attīstītos. Piemēram, ir nepieciešama kaut kā tur specifiska iekārta, lai ražotu produktu, kuram jums jau ir klients, un jūs varat, piemēram, eksportēt. Jūs varat vairāk saražot šo produktu, nodrošināt tam esošo pieprasījumu. Respektīvi, tas, ko es gribu pateikt, pamatojot to, ko jums šī ideja, ko jūs vēlaties īstenot, ko viņi sniegs jūsu uzņēmumu attīstībai. Jā, apdomājot apgrozāmo līdzekļu iespējas, tātad atkarībā no atbalsta intensitātes, tie ir 60 līdz 80% no kopējās projekta summas, bet atcerieties, ka attīstības apakšprogrammā projektiem avans maksājums būs 20%, pārējā nauda jums pašiem būs jāieguldās, jūsu uzņēmumam būs jāiegulda no saviem līdzekļiem, un tikai pēc tam jūs to naudu dabūsiet atpakaļ, tad, kad būs projekts veiksmīgi īstenots. Un arī starta projektiem summas ir mazākas, tad līdz šiem 2000, tā vai tā apdomājat, vai jums pietiks apgrozāmā līdzekļa, lai to otru pusi nosakt, jo 50% tad jūs saņemsiet avans maksājumā, bet otru 50%
no atbalsta summas, un plus vēl tie 20%, kas nav atbalstāmā summa, tas jums būs pašiem jāīsteno no saviem uzņēmuma līdzekļiem. Par tāmas atbilstību un precizitāti apdomājat, gan lai matemātiski viss tur sakristu, gan arī, lai šīs te pozīcijas būtu reāli atspoguļojums. Piemēram, kāda iekārta, lai tad arī šī summa, ko jūs prasat, būtu reāla summa, par ko šo iekārtu var iegādāties. Nevis, nezinu, tur 2000 vērtā iekārtā jūs prasat 5000. Apdomājiet arī šo. Un aicinu iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju. Un pareizi iesniegt dokumentāciju. Tātad atceramies par elektronisko parakstu pieteikumam un kā šis te pieteikuma e-pasts sastāv no pieteikuma formas elektroniski parakstīts, šīs te prezentācijas aizpildīts. Tad, varat gan izmantot šo te mūsu sagataļu, vai arī, ja jūs vēlaties, kurā savā vizuālā identitātē šo te prezentāciju veidot, jūs to varat, bet tam ir jāiekļaut tiem punktiem, kas ir norādīti mūsu prezentācijas sagatavē. Un trešā lieta ir de minimis izziņa, ko jūs iespējams varat sagatavot savā EDS. Jā, nu tad, lai veicas projektu īstenošanā. Jā, un šī tad ir tā saite. Šī tad ir tā saite, kurā jūs varat atrast visu šo dokumentāciju par atbalsta programmu, gan pieteikumu, gan šo te tātad nolikumu, pieteikumu formas, prezentācijas sagatavi, inovāciju tipu materiālu un tā tālāk. Ir iespējams arī izlasīt par iepriekšējā gada īstenotiem projektiem, apskatīties dažādas video par iepriekšējo gadu projektiem. Nu, respektīvi, visi par un ap zīli ir pieejams šajā te saitē. Jā, un tad ķersimies klāt jautājumiem. Pastīšos no sākuma čatā, kas mums ir. Par to, vai varēs saņemt ierakstu. Jā, ieraksts ir veikts, un ieraksts būs pieejams tuvākā laikā. Nesoku, ka šodien, bet visticamāk sākot no rītdienas, arī šajā te pašā Valmieras attīstības aģentūras saitē, ko iepriekšējā slaidā redzējāt. Būs pieejams, varēsiet vēlreiz pārskatīt, vai arī, ja kāds nevarēja līdz galam noklausīties šodien. Cik projekti tiek atbalstīti? Nav konkrēts skaits, cik mēs obligāti atbalstīsim. Viss ir atkarīgs no projekta pieteikuma, šīm te summām, ko norāda projekta pieteicēji. Jā, un tad pēc situācijas vērtēsim, vai atbalstīs mazāk, bet pilnībā projekts, vai atbalstīs kādu projektu daļai, lai vairāk projektu tika atbalstīti. Pagājuši gadu tika iesniegt 31 projekts un atbalstīja 18 projektus. Iepriekšējos gados, ja es pareizi atceros, tur gan bija nedaudz lielāks tas finansējums, bet tika atbalstīti 25 projekti. Un iesniegti tika kaut kur ap 35 līdz 40 projektiem. Tātad cenšamies gana daudz atbalstīt. Vai iespējama projekta pārskatīšana, apskatīšana no jūsu puses, pirms tas tiek galēji iesniegts, tīri saprast, vai nav kaut kas galīgi aplams sarakstīts? Jā, jūs varat ar mani sazināties un atsūtīt šo te projektu pieteikumu, es izskatīšu, un tad mēs varam vai no e-pastos, vai arī kādā tikšanās reizē vai sazvanē izrunāt detaļas, lai varētu varbūt kāds ieteikums no manas puses. Tad es skatos, ka Irita ir pacēlusi rociņu. Lūdzu, došu iespēju izteikties. Labdien! Sakiet, lūdzu, ko dara situācijā tad, kad tā projekta ideja ir dārgāka par 10 000, bet tas ir vienā gabalā. Es esmu gatavs samaksāt tā kā no savas puses starpību, bet man ir kaut kā jāsagriež gabalos, tas kaut kas viens, kas īsti varbūt pat nav sagriežams, jeb kā. Jā, šādas situācijas mums arī ir bijušas. Respektīvi, jums tā vai tā tas maksimālais atbalsts, uz ko jūs varat
iet, ir tie 10 000, tad, principā, jūs norādat tāmē daļēju šo te iekārtas, es pieļauju, ka tā ir iekārta, daļēju šo te iekārtas summu atbilstoši tā, lai atbalsta summa nepārsniegtu šos 10 000. Nu, tur bija viņa jāprēķina. Bet, nu, tā, jā, nu, tas sanāk, jums vienkārši būs vairāk pašai jālīdzfinansē. Varbūt vēl kāds jautājums? Bet es lieku projektā visu to, nu, norādu, ka summa ir tāda, bet atbalstam es prasu 10 000, nu, un attiecīgi tad cik tad tie procentiņi, bet Tekstuālā daļā var pieminēt visu summu, bet jā, tāmē liekam lieka tā, ka maksimums ir tie 10 000. Jā, tā, nu, respektīvi, aprēķini, padomājiet, kāda jums tā atbalsta intensitāte ir tā, vai nu ir 60, nu, jūs gadījumā zinu, ka tie ir 70 vai 80%, respektīvi, tad aprēķināt, cik jums ir tā kopējā projekta summa. Labi, paldies liels. Lūdzu. Tā, tad ir daži jautājumi, kas man ir bijuši iesūtīti tad, kad reģistrējāties. Vai attīstības konkursā var piedalīties individuālais komersants, vai ir jāveic padziļināta cenu aptauja izvēlētajām iekārtām? Jā, attīstības konkursā var piedalīties individuālais komersants. Nē, nav jāveic padziļināta cenu aptauja izvēlētām iekārtām, bet tātad šīm cenām jābūt atbilstošām. Tāda skatos, ka ir viens jautājums par projekta aizstāvēšanu, vai tā būs 27. martā. Jā, šobrīd esam ar komisiju saskaņojuši, ka šī būs aizstāvēšana 27. martā, bet es jums vēl nevaru tādu, tas ir 99,9%, ja, jo komisijas šie pārstāvji ir ļoti noslogoti cilvēki. Viņus visus 5 sasaukt kopā vienā datumā, vienā laikā klātienes aizstāvēšanā nemaz nav tik vienkārši. Ja gadījumā ir kaut kādas nianses, kādēļ jūs netiekat tajā datumā, arī sazināties ar mani, mēģināsim atrast risinājumu. Varbūt, nu, respektīvi, tas viss ir individuāli runājams, bet principā, jā, ieplānojot to 27. martu šobrīd, ka tas ir tas datums, kad mēs jūs aicināsim šeit klātienē Valmieras attīstības aģentūrā prezentēt savu ideju. Tad bija jautājums, vai biedrība var piedalīties konkursā, vai arī vai nodibinājums var piedalīties konkursā. Diemžēl nē, šī te programma ir paredzēta komersantiem, uzņēmumiem. Līdz ar to ir citas programmas, kur biedrības un nodibinājumi var piedalīties, piemēram, pašvaldībai tāds līdzdalības projekts. Es varbūt vēlāk aizsūtīšu šiem te cilvēkiem, kur kontakti man ir no pieteikšanās saites, precīzāku informāciju, pie kura kolēģi griezties ar šiem jautājumiem. Un es zinu, ka pašvaldībā tiek plānotas vēl kādas atbalsta programmas, bet es neesmu pārliecināts, vai viņas jau ir izsludināts, vai arī tuvākā laikā varbūt tiks izsludināts tieši par šiem te biedrībām nodibinājumiem. Tad to es piefiksēju šo jautājumu, tad atbildēšu privāti pēc tam e-pastā. Tad ir par tehnikas iegādi teritorijas sakārtošanai un uzturēšanai, kempinga mājiņu būvniecību ar alternatīvo elektroiegādi, saules paneļi. Un tad ir vēl viens jautājums, es pieļauju, ka varbūt šis ir viens un tas pats cilvēks, kas ir uzdevis, jo arī šeit čatā ir par vai tehnika teritorijas uzturēšanai arī atbalsts šim projektam, piemēram, zāles pļāvēja traktoriņš. Ja jūs šo varat pamatot kā savas uzņēmēja darbības attīstībai nepieciešamu iekārtu, pamatot, ko tas dos jūsu uzņēmumam, kā tas iespējams palielinās jūsu uzņēmumu apgrozījumu vai piesaistīs klientus, tad jā, arī šāda iespēja ir rakstīt projektu par šo jautājumu. Vai atbalsta programmas sēdz radošās darbnīcas mēbeļu iegādes izmaksas? Tad šo jautājumu tieši tā pati atbilde teorētiski jā, viss atkarīgs no tā, ko šis te dod jūsu uzņēmuma attīstībai un kā jūs to pamatojat. Tad ir ienācis jautājums, vai inventāru drīkst pirkt ārzemēs, Eiropā, Amerikā. Jā, drīkst pirkt.
Tad jautājums par zīles starts, kā un cik ilgi notiek atskaitīšanās par projektu rezultātiem. Tātad par to, kā projekts tiek īstenots, jūs atskaitīsieties šajā starp posma progresa ziņojumā. Tad gala atskaita par projektā īstenošanu, pabeigšanu, realizēšanu, tad gala šajā te stadijā, un pēc tam tāda atskaitīšanās nenotiek. Tas, kam ir jābūt, jums 2 gadus ir jānodrošina šī te projekta publicitāte. Un jāatsaucās uz šo te projektu, ka, piemēram, šāds process vai šāda iekārta ir iegādāta ar zīles starpniecību. Jā, un tad vēl viens jautājums, vai ir iespējams iegādāties kādu iekārtu un kāds ir atbalsts. Es domāju, šo jau es atbildēju, ka iekārtas iespējams ir iegādāties. Atbalsts atkarīgs no izvēlētās programmas, kā arī no šīs te atbalsta intensitātes, ja jūs izvēlaties attīstības programmu. Vai ir ierobežots tīmekļa vietu saraksts, no kurām drīkst iegādāties iekārtas? Nē, nav. To jūs paši izvērtējat, bet, protams, uzticam, paši izvērtējat, vai šī jūsu izvēlētais internetu veikals ir uzticams, jo tas jau jebkurā gadījumā kaut ko pērkot internetā. Tā, es skatos, ka e-pastā jautājumi nav ienākuši, Facebookā arī vairāk jautājumu nav. Es vēl pastīšos šeit. Es neesmu kaut ko palaidus garām. Jā, nu es pārskatīju šo te mūsu čata sadaļu un izskatās, ka uz visiem jautājumiem es esmu atbildējis. Arī uz visiem šiem jautājumiem, ko iesūtījāt reģistrējoties. Manuprāt, es esmu atbildējusi. Ja vēl kāds jautājums, tad aicinu ierakstīt čatā vai pacelt rociņu. Ja nē, tad novēlēšu visiem veiksmīgu nedēļu. Neredz, kur ir vēl, pirms es jums novēlu veiksmīgu nedēļu, ir vēl viens jautājums. Paldies. Jā, ir paldies. Tā, nu tad visiem veiksmīgu nedēļu, veiksmīgu projektu rakstīšanu. Tiešām, ja kādi gadās kādas neskaidrības vai kādi jautājumi, labāk uzrakstat vai piezvanat man, sazinamies, lai nav tā, ka paliek kaut kas neizrunāts un tiek iesniegts projekts, kuru varējām varbūt kaut kā papildināt vai labāk pasniegt. Nu, lūk, nu tad teikšu paldies un lai veicās. Tā visiem!